Bluejs nav tikai raidījums par kucēnu un viņas ģimeni. Tas ir raidījums, kas klusām ir veidojis detalizētu laika līniju 3 sezonu garumā, pārvietojoties starp pagātni, tagadni un nākotni. Bet lielākā daļa cilvēku nekad nav apstājusies, lai to visu saliktu kopā. Šodien mēs darīsim tieši to. Šī ir pilnīgā Blueja laika līnija, sākot no pašiem pirmsākumiem līdz visam, ko zinām par to, kas notiks tālāk. Sāksim vēl pirms Blueja piedzimšanas. Pirms Bandits kļuva par tēvu, pirms Chili kļuva par mammu. Viņi abi bija tikai bērni, kas uzauga pilnīgi atšķirīgās pasaulēs. Un šovs mums ir devis pietiekami daudz ieskatu šajos agrīnajos gados, lai varētu iztēloties diezgan skaidru ainu. Bandita bērnība tiek attēlota sērijā Pasaka, kur viņš stāsta par uzaugšanu 80. gados. Un tas Bandits, kuru redzam tajā laikā, ir ļoti atšķirīgs no pacietīgā, jautrā tēva, kuru mēs pazīstam šodien. Viņš bija nekārtīgs, nedaudz nejauks, un viņam patika ķircināt savu jaunāko brāli, Straipu. Viņš brauca ar velosipēdu, vasaras pavadīja pludmalē un vēl nebija iemācījies svarīgāko dzīves mācību – kā patiesi rūpēties par kādu, kas ir mazāks par viņu pašu. Chili bērnība bija daudz grūtāka. Viņas pilnais vārds pirms laulībām bija Chili Ketla, un viņa uzauga ar tēvu, kurš bija karavīrs, kas nozīmēja, ka viņš bieži bija prom no mājām, un māti, kura bija slima. Sērijā Pūķis mēs uzzinām, ka Ketlas kundze nomira, kad Chili vēl bija maza. Neskatoties uz visu to, Chili tēvs parūpējās, lai viņa izaugtu stipra. Otrās sezonas sērijā Opītis mēs redzam, ka viņa uzauga pie purva, iemācījās peldēt atklātā ūdenī un tika apmācīta izdzīvot savvaļā. Viņas tēvs veidoja viņu par tādu cilvēku, kāda viņa kliva. Izturīgu, spējīgu un ļoti mīlošu. Tagad parunāsim par to, kā Bandits un Chili patiesībā iepazinās. Un te kļūst interesanti, jo atbilde pilnībā atkarīga no tā, kam tu jautā. Bandīta versija aizved mūs atpakaļ līdz sērijai Pasaka, kas norisinās 80. gadu beigās Brīvdienu karavāna parkā. Bandits ir bērns. Viņa brālis Rēdlijs viņam uzliek džinksu, kas nozīmē, ka Bandits nevar runāt, līdz kāds nepasaka viņa vārdu. Un kamēr viņš ir iestrēdzis klusumā, viņš satiek jaunu meiteni, kas ir tērpusies šī rases kostīmā. Viņa uzmin viņa vārdu un atceļ džinksu. Bandits Šīla. Un tas ir brīdis, ko Bandits nekad nav aizmirsis. Viņš ir pilnīgi pārliecināts, ka tā meitene bija Chili. Bandits šo atmiņu ir nesis sev līdzi gadu desmitiem, bet ja pajautā Chili, viņa pastāstīs pavisam citu stāstu. Pēc viņas teiktā, viņi satikās kā pieaugušie kādā ballītē Londonā, un viņas pirmā atmiņa par bandītu nav gluži romantiska. Viņš urbināja degunu. Tas ir tēls, kas viņai palika atmiņā no viņa pirmās tikšanās. Neskatoties uz to, viņa labi sapratās, sāka satikties, un pārējais jau ir vēsture. Chili neatceras ne traileru parku, ne šī rases kostīmu, ne arī kaut ko no tā visa. Tas nozīmē, ka Bandits vairākus gadus domāja par meiteni, kura bija pilnībā aizmirsusi, ka viņš vispār eksistē. Bet stāsts neapstājas Londonā. Kad Bandits un Chili sāka satikties, viņi vēl nebija gatavi apmesties uz dzīvi. Viņi kopā devās ceļojumā ar mugursomām pa Eiropu un Indiju. Patiesībā jūs varat redzēt ierāmētu fotogrāfiju no viņa ceļojuma ar mugursomām, kas karājas pie sienas Healer mājā sērijā Ceļotāji ar mugursomām. Tā ir neliela detaļa, gar kuru lielākā daļa cilvēku vienkārši paiet garām. Un tad ir detaļa, ko gandrīz visi pilnībā palaiž garām. Arī šī detaļa tiek atklāta šovā. Bandits un Chili gandrīz kļuva par vecākiem vēl pirms Blueja piedzimšanas. Chili bija stāvokli un viņa zaudēja bērniņu. Izrādē, ko izspēlē Bluejs un Bingo, kad Bingo uz vēdera ir zils balons, tas simbolizē bērniņu, kurš nekad nepiedzima. Joe Brums pats to apstiprināja. Tā ir viena no neuzkrītoši sirdi plosošākajām detaļām visā seriālā. Ievietota šķietam smieklīgā bērnu izrādē. Un lielākā daļa cilvēku to skatās, nekad neapjaušot, ko tas patiesībā nozīmē. Bluejs piedzimst kādu laiku pēc tam, un pat tad seriāls vēl nebija sācies. Blueja agrīnie dzīves gadi pastāv tikai atmiņānās un retrospekcijās, kas izkaisītas visā šovā. Sērijā Guļamistaba mēs redzam Chili iekārtojam telpu, kur Bluejs un Bingo pirmo reizi gulēja, ieskaitot gultiņu, kuru viņi izmantoja kā mazuļi. Un sērijā Bērnu sacīkstes mēs uzzinām, ka Bluejs patiesībā bija pēdējā no saviem draugiem, kura iemācījās staigāt. Viņa jau pazina Koko, Snickers un Judu, kad viņi bija mazuļi. Viņi bija viņas pirmie draugi, vēl pirms viņa saprata, kas ir draudzība. Galu galā viņi spēr savus pirmos soļus virtuvē, ejot pie Chili, jo viņa vēlējās apskāvienu, kas ir pats blūīgākais, ko var iedomāties. 2 gadus pēc Blueja piedzimst Bingo. Par Bingo agrīnajiem gadiem nav daudz detaļu. Bet viena lieta, ko mēs zinām, ir tā, ka Bandits nēsāja viņu bērnu pārnēsājamajā vestē, kamēr Chili rūpējās par Blueju. Mēs to redzam sērijā Tētis bērns. No paša sākuma Bingo bija īpaša saikne ar tēti, kas caurvīja visu seriālu. Pirms šova oficiālās sākšanās Blueja patiesībā apmeklē citu skolu. Sērijā Bobs Bilbijs viņa piemin, ka jau iepriekš bija ņēmusi klases talismanu uz mājām, kas nozīmē, ka viņa jau bija Missijas Retrievers skolniece pirms pievienojās Kalipso klasei. Šo detaļu ir viegli palaist garām, bet tas nozīmē, ka ir vesela nodaļa Bluejas agrīnajā skolas dzīvē, kuru šovs nekad nav pilnībā izpētījis. Pats seriāls sākas ar sēriju Burvīgais ksilofons. Šeit mēs pirmo reizi kārtīgi iepazīstam Healer ģimeni. Blueja, Bingo, Bandits strādā no mājām kā arheologs un Chili strādā lidostā.
Pirmā sezona sastāv no vairāk nekā 50 sērijām un aptver plašu emocionālo pieredzi. Sērijā Atdarinātājs Blueja uzzina, kas ir skumjas, kad nomirst mazs putniņš. Sērijā Strautiņš viņa iemācās pārvarēt bailes, lai pieaugtu. Un sērijā Augļu sikspārnis viņa sapņo par to, ko vēlas. Un šajā sapnī parādās Makenzijs. Vai tas ir viņas jūtu sākums pret viņu, vai vienkārši sakritība? Seriāls to atstāja neskaidru. Otrā sezona iznāk 2 gadus pēc seriāla debijas ar vēl lielākiem atklājumiem. Sērija Bingo mums sniedz daudz dziļāku ieskatu Bluejas mazajā māsiņā, viņas mīlestībā uz dabu, viņas spēju būt vienai un viņas aizrautību ar kukaiņiem. Un sērijā Miega laiks, kur Bingo sapnī ceļot cauri kosmosam un saprot, ka ir pienācis laiks pieaugt, ir viena no emocionāli spēcīgākajām sērijām visā seriālā. Otrā sezona mums sniedz arī viena no emocionāli smagākajiem brīžiem visā seriālā – Bingo nonākšana slimnīcā. Sērijā Bambijs un gudrais vecais vilksuns Bingo nonāk slimnīcā. Seriāls nekad tieši nepasaka, kāpēc, bet ņemot vērā, radītājs Joe Brums ir stāstījis par savu jaunāko meitu, kura 3 gadu vecumā tika hospitalizēta astmas dēļ, un ņemot vērā, ka ārsts redzams klausoties Bingo plaušas no mugurpuses, ko ārsti dara tieši elpošanas problēmu gadījumā, lielākā daļa fanu uzskata, ka Bingo tika hospitalizēta astmas dēļ. Tā ir viena no personiskākajām un emocionālākajām sižetiskajām līnijām visā seriālā. Otrajā sezonā mēs arī uzzinām par zaudēto bērniņu seriāla gaitā, un tieši tur, klusām fonā, turpina augt arī Bluejas nākotnes attiecību sēklas ar Makenziju. Tieši otrajā sezonā sākas arī jaunas romantiskas attiecības, kuras vēlāk kļūs ļoti nozīmīgas. Friskija un onkulis Redlijs sāk iemīlēties viens otrā. Tas notiek pakāpeniski un dabiski, un tas ievada vienu no lielākajiem notikumiem visā seriālā. Šis notikums ir sērija ar nosaukumu Zīme. Garākā sērija, ko Bluejas jebkad ir radījis, un viena no svarīgākajām. Friskija un Redlijs gandrīz atcer savas kāzas strīda dēļ, taču viņi to pārvar un aprecas. Taču kāzas nav vienīgais, kas notiek šajā sērijā. Čilī vecākā māsa Brendija parādās stāvoklī, piepildot savu lielāko sapni. Bandits gandrīz pārdod ģimenes māju, lai pieņemtu labāku arheologa darbu citā pilsētā, taču pēdējā brīdī pārdomā, saprotot, ko viņš atstātu aiz muguras. Un vectēvs Bobs, bandita tēvs, kurš ilgu laiku bija pazudis, atkal parādās. Viņš bija Indijā. Šī sērija atrisina sižeta līnijas, kas bija veidojušās visā seriāla gaitā, tāpēc tā ilgst vairāk nekā 30 minūtes. Katra sekunde ir pelnīta. Un tad nāk 3. sezonas pēdējā sērija – Pārsteigums. Sērija, par kuru visa fanu kopiena joprojām runā. Blueja dzenas pakaļ banditam ar bumbiņu šāvēju, un pašās beigās mēs pārlecam uz priekšu laikā. Pieaugusi Blueja atgriežas mājās apciemot banditu un Čilī, un paslēpusies aiz durvīm, tur bumbiņu šāvēja tieši tāpat, kā to darīja Blueja. Ir mazs kucēns, Bluejas meita. Fani viņai devuši vārdu Indigo, un no visa, ko redzam viņas izskatā, īpaši to nokara no ausi, Makenzijs gandrīz noteikti ir viņas tēvs. Taču šovs to vēl nav apstiprinājis. Kas notiks tālāk, vēl tiek rakstīts. Ludo Studio ir paziņojis par Bluejas filmu, kas iznāks 2027. gadā. Un balstoties uz ātro ieskatu nākotnē sērijas Pārsteigums beigās, šķiet, ka Bluejas pieaugšanas stāsts vēl nebūtu nav beidzies. Daži fani uzskata, ka filma varētu savienot to Blueju, kuru mēs pazīstam tagad, ar pieaugušo Blueju, kuru mēs īsi redzējām. Citi domā, ka Indigo varētu kļūt par jauno galveno varoni, bet Blueja ieņems to lomu, kādu Bandits spēlēja viņai. Vai tas viss piepildīsies, zina tikai Joe Brums. Taču laika līnija pastāv. Tā stiepjas no zēna pludmalē 80. gados līdz mazam kucēnam, kas slēpjas aiz durvīm ar bumbiņu šāvēju. Un kaut kā tas viss savienojas kopā.